Labdien, draugi! Jā, tātad otrā mūsu šīs dienas prezentācija būs par reformāciju. Principā, ja nebūtu bijusi reformācija Eiropā, un tajā skaitā arī Latvijā, tad mums, es nezinu, kad būtu Bībele iztulkot latviešu valodā. Jo reformācija ir cieši saistīta ar Bībeli, un šīs reformācijas rezultātā Ernsts Gliks kā misionārs devās uz Latviju. Un šeit viņš kopā ar saviem dombiedriem, kur arī bija vācieši, viņi arī šo misijas darbu veids un veids ārkārtīgi nesautīgi sevi ziedojuši, kā mēs arī vakar redzējām šo plašo prezentāciju. Un tā šodien par... Es atvainojos, paņemšu pulti. Tā ir, jā. Tātad par reformāciju un Bībeli. Kas ir reformācija? Internets, Wikipēdija, vārnīca, tur rakstīts tā: protestantu reformācija bija 16. gadsimta kustība, kuras mērķis bija reformēt katoļu baznīcu Eiropā, un kuras rezultātā notika baznīcas šķelšanās un izveidojās vairākas konfesijas. Tātad reformācija tādā veidā, kā viņa bija ieplānota sākumā, neizdevās. Izveidojās vairākas konfesijas, kas pastāv arī mūsdienās, kā luterāņi, reformāti, presbiterāņi, anabaptisti un citas konfesijas. Par reformācijas oficiālo sākumu uzskata 1517. gada 31. oktobri, kad augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pienagloja pie savas 95 tēzes pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm. Nu, tas ir tas, ko internets saka par reformāciju. Otrs jautājums, kāpēc vispār bija nepieciešama reformācija? Un šeit ir tādi vairāki punkti, ne visi, protams, bet nu tādi vairāki šeit tāds pārskats neliels ir. Un pirmā ir pāvesta neierobežotā vara un autoritāte. Viņš tika uzskatīts, un arī pats sevi sauc par dievu vietnieku virs zemes, pat daži tituli bija kungs dievs pāvests. Un līdz ar to arī viņa šī vara, un arī šīs varas, sacīsim, arī brutalitāte, bija viens no iemesliem, kas izraisīja šo reformāciju, jo, kā jūs redzat otrajā punktā, nāves sods par Bībeles glabāšanu, lasīšanu vai sarunām vai pārunām par Bībeli, bet kas mani vēl vairāk pārsteidza, garīgu dziesmu dziedāšanu mājās. Tā kā jaunieši jūs laimīgā laikā esat piedzimuši. Tā kā tas ir kaut kas tāds, grūti aptverams šodien. Nākošā lieta - inkvizīcijas patvaļa. Šie dati par inkvizīcijas upuriem ir ļoti atšķirīgi, bet tie ir simtiem tūkstoši līdz daudziem miljoniem cilvēku, kas tik nogalināti. Ticības dēļ būtībā. Nākošā lieta, par ko īpaši Luters varētu teikt iekarsa, tās bija indulgences, grēku atlaišana par naudu tagadnē, pagātnē un nākotnē. Tātad ja jūs ieplānojat kaut kādu neģēlību, tad samaksājiet naudiņu un dariet to droši. Svētbilžu un relikviju pielūkšana. Tas arī joprojām notiek daudzās vietās, bet tas ir pretrunā tai Bībeles ticībai, ko mēs tur atrodam. Tad ir svēto un citu radītu būtņu pielūkšana, par ko jau arī Miķels pieminēja iepriekšējā prezentācijā, un baznīcas vadītāju alkatība, greznā un arī netikumīgā dzīve, kas bija cilvēkiem tomēr zināma un saprotama, kad tas ir nesavienojami, to nevar savienot. Ņemsim vērā, kad šajā laikā nebija pieejamas Bībeles. Pat bez Bībeles kritērijiem cilvēki saprata, ka nav galīgi, nav labi, nav tas virziens. Bībelē savukārt 2. korintieši 11.3 Pāvils izsaka bažas jau daudzus gadsimtus iepriekš. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Ja mēs runājam par kristīgo ticību, par kristīgās ticības pirmsākumiem, tā ir vienkāršība un skaidrība, arī pieticība. Un ja mēs palūkojamies uz šo viduslaiku baznīcu, tad tur ir viss pretējais. Otrā vēstule Tesaloniķiešiem, arī apostols Pāvils, lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo pa priekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu vai saugdams par Dievu.
Un šeit mēs redzam, ka tad jau gadsimtiem iepriekš jau Pāvils, Dievs viņam deva šo atklāsmi, ka tādas lietas notiks pasaulē. Un tad mēs ejot tālāk saprotam, ka bija arī nepieciešams šīs pārmaiņas, un jāsaka, tā mēs šodien nevaram šajā prezentācijā aplūkot visu, jo ir arī tāds pirmsreformācijas periods, kad arī daudzās valstīs, un man par lielu pārsteigumu pat pašā Romā tāds mūks vārdā Arnolds 11. gadsimtā organizēja sacelšanos pret pāvesta varu. Un tur ir albigieši Francijā un daudzas citas vietas, un šos albigiešus 30 gadus nevarēja viņus uzvarēt. Tā kā ir daudzas tādas pirmsreformācijas kustības, arī valdieši tajā skaitā, Itālijas Alpi un Francijas, ja, tad daudzas bija tādas kustības, kuras pastāvēja īsāku vai mazāku laiku, bet tomēr viņas atstāja šo ietekmi, jo šo reformātu, jo pirmsreformātu vēlme bija vadīties pēc Bībeles principiem, tikai Bībeli. Un šeit tad reformātu pamatēs Bībeli var lasīt un izprast katrs. Mums liekas šobrīd, kādas problēmas, bet tajā laikā, kā jūs redzējāt, Bībele bija uzglabāt pat aizliegts. Ja tev bija Bībele, tas nozīmē nāves briesmas. Bībeli var lasīt, saprast un izprast katrs cilvēks, kurš to vēlas, ja, kā mēs vakar runājam, ja viņš lūdz Dievam šo gudrību. Cilvēks pats ticībā atrod savus dvēseles glābšanu, tāpēc nav nepieciešamības pēc svētbildēm, mūku ordeņiem, tas ir no interneta, es paņēmu šo tekstu, gavēņiem, baznīcas hierarhijas un tās laicīgajiem īpašumiem. Interesanti bija, es atradu tādu ziņu internetā, kad es lasīju par Luteru, kad Vācijā ļoti daudz zemju piederēja Romas baznīcai. Un šī baznīca, tas bija viņa papildus ienākuma avots, tātad nodarbošanās ar šādām lietām, ar īpašumiem. Trešais, pār sabiedrību valda laicīgā vara, pār dvēseli Dievs, savukārt mācītājs ir no draudzes vidus izvēlēts dievkalpojumu vadītājs. Tātad tas ir tas protestantismu princips, kad ne kāds tur kungs un pāvests kaut kur tālumā, bet kad vietējais cilvēks ir tas, kurš vada, un arī nākošais punkts vietējā valodā. Nav nozīmes, kad tu ieeji kādā, dievkalpojumā, tur neko tur nesaproti. Pilnīgi sveši. Tam nav nozīmes, tam nav jēgas. Un tieši tādēļ tas ir arī saistīts ar Bībeli, kad Bībeli lasām, saprotam, skaidrojam, pieņemam. Un starp Dievu un cilvēku nevar būt nekādu citu starpnieku. Kā vienīgais, ko Bībeli saka, kurš ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem? Jēzus Kristus. Tātad tās bija, šeit ir dažas no tēzēm, šeit arī nav visas, kā jūs saprotat. Tā, es aizgāju pa tālu. Džons Viklifs, mēs pieminēsim šodien divus reformātorus, Džonu Viklifu un Mārtiņu Luteru. Jūs varat arī par pārējiem atrast informāciju internetā. Un Džons Viklifs, viņš tiek uzskatīts arī par reformācijas tēvu, 14. gadsimts Anglija. Un ar ko tad Viklifs izcēlās? Viņš noraida baznīcas tradīciju pielīdzināšanu Bībelei. Bībeles nav, tātad ko sludina? Tradīcijas un māca, ja? Bībeles nav. Bībele nav pieejama. Un to, ko māca, to arī cilvēki pieņem. Viklifs noraida tradīciju pielīdzināšanu Bībelē. Atsakās no idejas par pāvesta virsvaldību. Viņš saka, pāvests vispār nav vajadzīgs, tāda institūcija nav nepieciešama. Viņa nav vajadzīga, viņa ir lieka. Trešais punkts. Noraida baznīcas mācību par transsubstanciāciju, kura vispār tika oficiāli pieņemta tikai 1215. gadā Laterāna koncilā. Tas ir par maizes un vīna transformāciju, par īstu Kristus miesu un īstām asinīm. Man bija savā laikā jālasa lekcija Lutera akadēmijā, un tur bija jautājumi pēc lekcijas, un tad kāda no studentiem man jautāja tieši par šo transsubstanciāciju. Kā es saprotu transsubstanciāciju? Es saprotu, ka nekāda transsubstanciācija nenotiek, ja? Ka tas ir izdomājums būtībā, ko arī Viklifs teica, tas ir izdomājums. Tas nav no Bībeles, tas nav nekāda saistībā. Ko tas nozīmē? Ka vakarēdienu laikā pēc priestera lūkšanas maizi un vīns transformējas par īstu Kristus miesu un īstām asinīm. Viklifs to nosauc par kanibālismu.
Un tāpēc arī viņu ārkārtīgi neieredzēja Romas vara, un viņi visādā veidā vajāja, un tās vajāšanas bija, tā ka viņi nevarēja piekļūt, jo karalis viņu aizstāvēja, viņam bija liels atbalstītāju pulks, tad pēc viņa nāves izraka to līķi, sadedzināja un pelnus izkaisīja vējā, kaut vai tādā veidā kaut kā viņam atdarītu par šo viņa veikumu. Šeit ir viens citāts, ļoti īss, bet ļoti arī kodolīgs, kāpēc jūs arī uzreiz sapratīsiet, kāpēc Romas vara ļoti neieredzēja viņu. Viņš saka, Romas dievi ir mantkārība, lepnums un viltus. Īs un konkrēti. 3 lietas. 3 dievi. Un vēl viena lieta, ko inicijēja Bībeles tulkojuma angļu valoda. Tur jau bija dažādi mēģinājumi, viņš arī tajās iesaistījās, un viņš ļoti iestājās par to. Viņš bija universitātes pasniedzējs, cienījams cilvēks, bet savā sirdī un dvēselē ļoti taisnīgs un godīgs. Un cilvēki to arī novērtēja. Nākošais, tas lielais reformātors, kuru uzskata tā kā par reformācijas tēvu, tas ir Mārtiņš Luters, un tur jūs redzat arī viņa dzīves gadu skaitļus. Ļoti skaidri, pāvests ir tikai cilvēks, pie tam kļūtīgs un grēcīgs, un vispār tāds pāvests nav vajadzīgs, saka Luters. Pāvests ir kļūdīgs, tātad bija dogma par to, ka pāvests ir nekļūdīgs. Visi lēmumi ir no Dieva, pāvests ir nekļūdīgs. Luters saka, nē, viņš ir tikai cilvēks, viņš ir grēcīgs cilvēks, viņš ir kļūdīgs cilvēks, viņš kļūdās. Tādu apgalvojumu, protams, kad bija grūti sagramot. Baznīca un garīdzniecība nevar būt starpnieki starp Dievu un cilvēku vai cilvēkiem. Nav, mēs jau noskaidrojam to. Ir viens starpnieks, un kā viņu sauc? Jēzus Kristus. Glābšana nav atkarīga no darbiem, sakramentiem, ceremonijām, bet vienīgi no patiesas ticības. Glābšana nav nekādā saistībā ar to, ko piedāvāja baznīca. Ticības avots nav svētās tradīcijas, bet vienīgi evaņģēlijas. Kas ir svētās tradīcijas? Tas, kas gadsimtu laikā dažādu domātāju izteikumi, teiksim, tā kā ebrejiem ir arī Talmuds, kur dažādi rabīni ir izteikuši savas atziņas, un tās viņi augstskolā mācās no galvas. Nevis Bībeli, bet dažādu Bībeles komentētāju, Bībeles Dieva vārdu komentētāju atziņas un komentārs. Un tad man tas citāts ļoti patīk. Tas ir grāmatā Baznīca Bābeles gūstā. Tur tāds citāts ir: grēku atlaides nav nekas cits kā viena vienīga krāpšana. Jeb indulgences. Ja? Varētu teikt, ko Luters zina tur par tām grēku atlaidēm. Viņš zina, jo viņš pats viņas izplatīja. Viņš bija viens no tiem, kas bija atbildīgs teritorijā par šo indulgenču tirdzniecību. Viņš pats ar viņām tirgojās. Kamēr viņš nonāca pie šīs atziņas, ka tā ir viena vienīga krāpšana. Tā bija viņa gala atziņa. Un iztulko Bībeli vācu valodā, no oriģināla valodām, pie tam jauno derību neticam īsā laikā. Man šķiet, tur gads pat nebija. To ir grūti pat tā aptvert. Ja? Un, es šajā lapā vairāk arī neiekļāvu, jo vienkārši mēs varētu arī turpināt šo sarakstu, bet viņa izteicieni ir ārkārtīgi tādi kodolīgi un ļoti nesaucīgi, bet jāsaprot arī, ka šī vara, ar kuru viņš cīnījās, šī vara mēģināja viņu nepārtraukti nogalināt, iznīcināt, sadedzināt vai vienalga kādā veidā nogalināt. Un tad, kad pāvests izdeva bullu, jeb rīkojumu, ka Luters no baznīcas tiek izslēgts, viņš bija mūks tātad savas dzīves sākumā, un nolādēts. Baznīca viņu nolāda. Tad viņš pateica skaidri un gaiši. Tagad es zinu skaidri un droši, kad pāvesta tronis ir paša sātana tronis, tā teica Luters. Jūs redzat, viņa valoda bija ļoti asa, ļoti skaidra, griezīga, ja? Un tāpēc arī daudz bija sajūsmā par viņa drosmi, par šo viņa uzdrīkstēšanos kaut ko tādu darīt un sacīt un rakstīt. Un būtībā Luters ietekmējās no Viklifa, kur mēs aplūkojam iepriekš. Savukārt daudz reformātori tālāk jau ietekmējās no Lutera un izplatījās jau Eiropā arī šī reformācija. Un šeit ir 5 galvenie reformācijas principi, kuri ir protestantu draudzēm aktuāli arī šodien. Tur ir latiņu valodā sola scriptura. Kurš zina, ko tas nozīmē? Tikai raksti, tikai Dieva vārds, tikai Bībele. Vienīgā autoritāte ir sola scriptura, Dieva vārds. Sola fide. Sola fide ir tikai ticība. Nesvētie, nekādi starpnieki, ticība. Viss notiek, nekādi darbi, viss notiek ticībā. Sola grātijā.
Tikai žēlastībā, Dieva žēlastībā. Ne mūsu darbi, ne mūsu nopelni, ne mūsu ziedojumi, nekas. Tikai Dieva žēlastība. Solus Kristus, to jūs saprotat. Tikai Kristus. Un vienīgi Kristus ir mūsu glābējs. Un soli Deo glorijā vienīgi Dievam ir gods, slava un pateicība. Tātad vienīgi Dievs. Dievs ir glābējs, Dievs ir tas, kurš cilvēku ir radījis, kurš ir cilvēku veidojis un kurš arī cilvēku izglābi. Tātad vēlreiz, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Kristus un soli Deo glorijā. 5 galvenie reformācijas principi, kas joprojām ir spēkā. Un šeit ir vēl viens svarīgs princips, Sacra scriptura sui ipsius interpres. Ja citiem vārdiem sakot, svētie raksti paši sevi izskaidro. Ja jums kaut kas nav skaidrs, jūs lasat Bībeli un nonākat pie kāda jautājuma, kurā jums nav skaidrība. Ko mēs varam darīt? Lūdzam Dievu, lūdzam Dievu, lūdzam Dievu. Dievs palīdz? Palīdz. Un kāda cita rakstvieta mums darīs šīs lietas skaidrāk. Saliekot šīs rakstvietas kopā, reizēm tas nav tik vienkārši, bet tas ir paveicams. Un tad, kā mēs jau runājam, reformātāri nonāca pie atziņas un izplatīja šo atziņu, kad katrs cilvēks var lasīt un saprast Bībeli patstāvīgi. Viņam nevajag šo skaidrojumu. Ja viņam kāda lieta ir neskaidra, tad lasi, lūdz, kamēr tev rodās skaidrība. Tas arī ir viens no ļoti svarīgiem reformācijas principiem, kurš līdz tam netika pielietots. Un tā kā mēs šodien runājam par Bībeli latviešu valodā, jūs arī varētu iepazīties ar šīm Bībelēm. Starp citu, es vēlos atgādināt, kad šīs Glika 8. izdevuma Bībelītes, ja jūs varat pierakstīties tur pie grāmata galda, atstāt savu telefonu numuru. Mums neizdevās sazināties ar izdevējiem, bet mēs ceram, ka mums izdosies. Tur ir abas, es nezinu, kuras viņiem ir vai kuras nav. Kur tā otra? Kur viņi palika? Arī, kur te ir. Jā. Pie gaidas varat pieiet un varat pierakstīties. Jā. Iespējams, ka viņas būs bez maksas. Es nevaru apgalvot, jā, bet ir bez maksas. Jā. Es šīs divas dabūju bez maksas. Es ceru, ka mēs dabūsim vēl. Jā. Tā kā jūs varat pierakstīties un jums būs Glika tūkojums. Tātad 8. redakcija. Cietos vākos tur ir arī ar kartēm, ar paralēlajām rakstu vietām, un tad, jā, jums ir tāda iespēja. Es nevaru apgalvot, ka 100% tā būs, bet es ceru, ka tā būs. Tātad Bībele ir reformācijas pamats. Reformācija notiek uz Bībeles tūkojuma pamata, tūkošana vietējās valodās. Starp citu, es bērnībā biju vienreiz baznīcā, un Rīgā. Un tur bija dievkalpojums latīņu valodā. Es neko nesapratu. Es tik sapratu to pārvietošanos, to kustību, kas tur notiek. To tu var redzēt, jā, bet saprast pilnīgi neko nevar. Bībeles pieejamību un izplatību mēs vakar runājam pateicoties iespiedu tehnikai, Gutenberga šai presei. Jā, tad Bībeles cena ir pieejama, izplatība. Vismaz sākās kurš atcerās, ar ko sākās? Kam pirmajām Latvijā Bībeles tika piešķirts? 250 Bībeles. Skolām un baznīcām. Jā, tātad skolām un baznīcām visu pirms. Par velti, jā. Par velti, jā. Zviedrijas karaļa dāvana. Jā. Nākošā lieta ir sludināšana no Dieva vārda. Tas ir ļoti būtiski, jo pirms tam sludināšana notika pēc kaut kādu cilvēku izteikumiem, tradīcijām, jā, tās runas bija, teiksim, driņķī apkārt, teiksim tā, bet ne par lietu, ne par tēmu. Tagad reformācija un pats Luters arī un arī pārējie Viklifs, viņi sludina no Dieva vārdu, viņi skaidro Dieva vārdu. Par Luteru gan kādā grāmatā ir rakstīts, kad viņš darīja to uzmanīgi tādā mērā, lai cilvēki varētu uztvert un saprast, jo viņš bija profesors, universitātes profesors. Cilvēki nebija lasījuši Bībeli, cilvēki nebija dzirdējuši šīs vēstis, un viņš centās viņam tā palēnām vadīt viņus dziļāk Bībeles atklāsmēs. Pravietojuma skaidrošana, tagadne, pagātne un nākotne. Tas bija tas iepriekšējā prezentācijā, ko jūs redzējāt, tie ir pravietojumi, un pateicoties reformācijai arī ir šie pravietojumi izskaidrojami, pieejami, izprotami. Jūs redzat arī šo izstādi, kas ir saistībā arī ar šiem Bībeles pravietojumiem. Kā jūs redzat, tur ir pagātne, tur tagadne arī ir? Jā, mēs varam saprast, kurā laikā mēs dzīvojam. Un arī mēs redzam nākotni.
10 morāls standarti vai 10 bībeles baušļi. Nu šeit Kristīgajā radio bija raidījums savā laikā, tā, man liekas, ja mani ļaudis. Nē, laika zīmes tās bija, jā. Tālvalds Stābārks, esat dzirdējuši tādu vārdu, jā. Un viņš tagad uzdeva jautājumu, viņš teica, kā tas tā nākās, ka tikai 2 konfesijas pieņem tos 10 bībeles baušļus, kur ir 2. Mūzes grāmatā 20. nodaļā. Tikai 2 no visām Latvijā. Un tad tur centās dažādi atrunāties, ka nu tā un tā, nu, kad esot jau labi arī tie rediģētie baušļi, bet Tālbergs nebija tāds pierunājams. Viņš diezgan tā pretojās, un viņš teica, kā tas tā var būt? Dievs uzraksta ar savu roku, un cilvēki ņem un samaina tur vietām kaut ko, un izsvītro ārā, un samazina tekstu. Kad gan Jēzus teica, es neesmu nācis ne mainīt, ne labot bauslību. Un tātad reformācijas pamats bija arī šie baušļi. Un jāsaka tā, ka reformātori, vēl tāds jautājums, ko bieži uzdod, nu kāpēc tad tik daudz to protestantu konfesiju? Kāpēc viņas vajadzīgs tik daudz ir? Viena no problēmām ir tāda, kad reformātors bija, viņam bija sekotāji, viņš nomira, un tie sekotāji palika pie tās mācības. Nākošais reformātors iet tālāk. Viņš nomirst. Viņi saka, nē, mēs turēsimies pie tā, ko mūsu vadonis ir tur sarakstījis un skaidrojis. Bet mēs redzam, ka reformācija turpinās, arī pēc Lutera turpinās, un anabaptisti tur bija minēti, ja, tad mūsdienās ir baptistu draudze. Un baptisti, anabaptisti viņus arī vajāja, un viņi nāca ar kristību, ar bībelisko kristību pagremdēt, baptizo, tas nozīmē, ka pagremdēt. Jā, pagremdē ūdenī, tā ir tā kā Jēzus Kristus tika kristīts, par viņu rakstīts, ka viņš tika baptizo, pagremdēts ūdenī. Un interesanti, kad anabaptists vajā, nav interesanti, tas ir skumji un bēdīgi, kad viņus vajāja tādā veidā, ka viņus slīcināja. Tātad jūs gribat kristīt, mēs jūs tad nokristīsim līdz galam, līdz nāvei. Un viņi turpināja cīnīties, un šodien tas ir pieejams cilvēkiem. Ģimenes standarti. God created not Adam and Steve, but Adam and Eve, angliski saka. Tad Dievs radīja nevis Ādamu un Stīvu, bet Ādamu un Ievu. Jūs saprotat, par ko ir runa, ja? Tad par viendzimumu laulībām. Ja? Tas nav Dieva plāns, tas ir ģimenes standarti, ir Bībelē aprakstīti. Vecāku pienākumu, bērnu pienākumu un tā tālāk. Pat 10 baušļos tie ir ietverti. Vēl viena svarīga lieta – ķermenis svētā gara mājoklis. Arī tas bieži vien tika atstāts novārtā, un arī šodien daudz to neievēro, ka Dievs pasaka, kāda barība ir atbilstoša, piemērota un tāda, ko viņš var svētīt. Ja? Ne visi, jūs zināt, tur Ķīna, teiksim, tālajā austrumu, man klasabiedrs tur dienēja, un viņš stāstīja, viņš saka, tu zini, tie no tām Dienvidu republikām, viņi ēd peles. Pie tam dzīves, svaigas peles. Viņš saka, es pirmo reizi dzīvē kaut ko tādu redzēju. Dievs jau sen to ir pirms daudziem gadu tūkstošiem pateicis, ka to nevajag, peles neēdiet, ja. Atstājiet kaķiem, lai viņiem arī kaut kas tiek. Kristus personas pievilcība. Kad mēs iepazīstam Jēzu Kristu, kad mēs lasām evaņģēlijas, kad mēs redzam, kā viņa sirds iežēlojās par cilvēkiem. Kādēļ es esmu kristietis? Un droši vien tādēļ, ka Dievs par mani ir iežēlojies un tik ilgi žēlojies un uzturējis mani un bijis tik labs pret mani. Un kā es varu viņam nekalpot? Kā es viņam varu atteikt? Es nevaru atteikt, jo viņš ir tik labs bijis. Un tā ir arī šī svarīgā lieta. Šeit jūs acu priekšā ir Lutera bībele, viens no pirmizdevumiem. Ja? Tad Vācijā tur kāda kundze, tātad Lutera muzejā arī rāda šo bībeli. Es ielikšu attēlu, jo man bija izdevība pirms gadiem 20 būt tādā ceļojumā pa Lutera vietām, un jāsaka, tas manu tādu vizuālo izpratni ļoti ietekmēja. Jā. To redzēt, ir tā gulta, saglabājusies, kur Luters, viņa istabas iekārtojums, gulta, pēcnāves maska, tās mājas un tie cilvēki, un arī tā, baznīcas durvis, vai tās, es nezinu, kas tur bija, bet tā vide ir, tur ir viduslaiku vide tajā pilsētā, ir vairākās pilsētās. Es biju arī šajā Virtembergas pilī, kur viņš tulkoja jauno derību, jā, un tur arī ir tie, tu var just to dabu un visu pārējo. Un tiešām bija ļoti iespaidīgs ceļojums. Es biju tā, man dziļi uzrunāja. Un tuvojoties noslēgumam, mums bija arī Daniela grāmata 7. nodaļa šodien, bet Daniela grāmata beidzās ar 12. nodaļu.
un tur 2 panti, bet tu, Danieli, paglabā labi slepenībā šais atklāsmēs sacīto un apzīmogo šo grāmatu līdz pēdējam beigu laikam, daudzi tad to izpētīs un atziņas vairosies. Tas ir 4. pants. Un būtībā ir tā, ka mēs dzīvojam laikā, kad šīs atziņas ir vairojušās, Dieva vārds ir pieejams, un jūs redzat, tur arī zinātnieks, kurš pēta šos Qumrānas rakstus, bet viņi ir minēti arī tur šajos izstādes materiālos, arī šajās grāmatiņās, kuras jūs varat paņemt līdzi. Un kā jau mēs vakar minējām, tie ir tie raksti, ko mēs šodien varam turēt savās rokās. Vairāk kā 2000 gadus atpakaļ Bībeles pārrakstītāji centās bez kļūdām. Ja viņi ielaida kādu kļūdu, ko viņi darīja? Pēriens, gavēnis, sadedzināja. Nedrīkstēja būt neviena kļūda. Ja ir viena kļūda, visu to raksturulli sadedzināja. Bija ļoti, ļoti nopietna attieksme pret pārrakstīšanu, pret Dieva vārdu saglabāšanu, nodošanu nākošajiem paudzēm. Nu, un arī pēdējais teksts arī šodien šajā prezentācijā. Vēstule ebrejiem, 4. nodaļa. Ziniet, man šis teksts kaut kā vienmēr uzrunā, jo Dieva vārds tiešām viņš ir dzīvs un spēcīgs. Par to zobenu es nezinu, bet Dieva vārds ir dzīvs, viņš ir spēcīgs, viņš uzrunā. Tu vari lasīt to pašu rakstu vietu, ko tu lasīji pirms gada, pirms 2, tu lasi viņu šajā rītā, un tas ir kaut kas Dievs uz tevi runā tieši caur šo konkrēto tekstu. Asāks par katru abās pusēs griezīgs zobens spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds prāta, jeb sirds nodomu, dažos dokumēs saka sirdsapziņas tiesnesis. Ja, tad Dievs arī mūsu nodomus var iespaidot, mūsu nākotni, mūsu izvēles tieši caur savu vārdu. Un 13. nav radījumi, kas viņu priekšā apslēpts, bet viss ir atsekts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu, ja viņa priekšā mēs esam atbildīgi. Citiem vārdiem sakot, cilvēka atbildība ir saistīta ar to, ko Dievs cilvēkam ir atklājis caur savu vārdu, caur Bībeli. Un tā, mīļie draugi, ja mēs runājam par gliku, par latviešu Bībeles tulkojumu, par reformāciju kopumā, mēs varam teikt slava Dievam, paldies Dievam, kad kaut kas tāds ir bijis. Pateicoties tam mums šodien ir pieejams Dieva vārds. Pateicoties tam mēs vispār varam tādu izstādi šeit sarīkot. Ja mēs dzīvotu 700 gadus atpakaļ, nekas tāds nebūtu iedomājams. Mums nebūtu arī ko jums parādīt šīs Bībeles. Ja kāda būtu, tā būtu latīņu valodā piekauta pie sienas kādā klosterī. Tas būtu viss. Tā kā slava Dievam, pateicība par to, ka Dieva vārds mums ir pieejams, lietojiet šo vārdu, lasiet, lūdziet un meklējiet. Katru Bībeli teikts, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, atradīsiet, klauvējiet, jums atvērs. Un es novēlu, lai jūs to piedzīvojat. Lūdziet, meklējiet un klauvējiet, un jūs visu saņemsiet. Paldies!